esi, blin. Galvu nevaroņi. A вот сейчас серьезно. Visi ir gatavi, ja? Un ja kas, ja kādam kaut kas neizdosies, varēs sasākt. Ja kādam paliek slikti, tad iziet ārā. Aldi, tu sāc. Nē, es. Diezgan. Tu jau nedarīji tas, kas tev pirmais ir jādara. Начинай. Tev jāskatās kamerā, Aldi. Jā, Ilzi, sāc. Nāc tuvāk. Paska meitenes. Nē, nāc tuvāk, lai Aldi. visi dzirdētu. Aldi, kamēr tu lūpies meitenes visu laiku vairē, nu. To galvu nav. Pagaid. Jā, sāc. Reiz sensenos laikos dzīvoja kāds karalis vārdā Aldis, kuram piederēja liela bagātība. Karalis bija nolēmis visus savus dārgus, pārvesti savu piecerošo savu Šveici. un noglabāt tos tur. Ceļā ar viņu devās viņa labākie airētāji. No karaļa Alda karaļvalsts līdz galvenajai salai bija jāmēro tāls ceļš, taču ceļotāji bija apņēmības pilni. Jūs sakiet, jūrnieki, cik jau esat nobraukuši un tik vēl atpricis? Būs kādi kilometri 10. Ko? Tikai? Man jau gribas ēst! Blin! Блин, да. Izsācis un noguris! Vediet man atpakaļ! Bet kā tad ar jūsu dārgumiem? Kādiem dārgumiem? Jūs taču tos vēlējāties noglabāt uz salas. Pareizi dārgumi! Labi! Tad tagad turpinam ceļu. Kā teiksiet, karali? Klau! Vai jūs arī priekšā redzat laivu, vai nē? Ja jūsu Man darbu... tikai reagoja? Tā tik tiešām ir laiva. Turklāt viņi māja mums ar koku. Varbūt viņiem vajadzīga mūsu palīdzība. Abas laivas piebraucas viena otrai tuvu. Pretīm braucošajā laivā izrādās turku pirāti, kas nebūtu nav braukuši, lai lūgtu pēc palīdzības. Vasali pridurki! Redzējām, ka jūs mājat! Vai varam jums palīdzēt? Nē. Придурок, да? Jā, bļet, tur raksta. Я. Ja jūsu darbu piekrišanos jūs uzskatāt par palīdzēšanu, tad jā. Ko? Nekādus darbumus es jums neteicos dot, bļet. Vai ne? Kas par muļķībām? Tā. Tas izaicināt tevi uz cīņu. Nu ko? Šeit. Šeit pat ūdeņos, kur te riņķī nav bruņotās apsardes. Tā varēsim novērtēt tavu īstenu cīņas mākslu. Vēl tārā savu zobenu. Nu ko? No cīņas izaicinājuma atteikties nedrīkst. Būs vien jāpieņem. Lien ārā. Saraksts spraidot zobenu cīņas ar karali un turku pirātiem. Aci! Pamanā, ka karalis stāja noguru un izdomā, kā glābt savu valdnieku no šīs cīņas. Им грейзи зубаны! Viņi izmanto savus airus un agrūž ar tiem abus nevinovē. kas tie to nevienmēr. Malači, mani jūrnieki! Jūs izdābāt mani un manus dārgumus. Par to es jūs abus atalgošu ar 100 zelta monētām. Paldies, karali! Katram! Skopiņi. Paldies, karali, bet tas ir mūsu pienākums aizsargāt savu karali. Labāk paskatieties, vai tajā viņa laivā nav palicis kaut kas aizdarbs. Vai šīs garēs? O jā, super kārdu. Super-muper! Visi devās tālāk ceļā un iestāja pārnakšņot uz salas. Taču pirms iemest viņus sagaidīja kāds nepatīkams pārsteigums.
Čeburāki? Ko jūs vēlaties no mums? Gribat manu zeltu? Es jums nedošu! Atvainojos, manai mammai ir aizvakas ir balas, bet viņa negrib jūsu zelta. Viņa grib tikai padalīties, lai jūs padalīties ar medutiņu, jo jums mums ļoti vēderi rūs, mēs esam ļoti izcelkuši. Jā, mēs ļoti palīdzēsim ar savu medu. Dikcija. Man es mācījos, lai es jau 2 dienas! Viņi vēl 2 nepēdīs. Ak šitā, protams, medus mums nav žēl. Tak parādi, kur ir medus. A ty čo domā? Mums vajag vēl! Ķernam zolotā! Vajag vēl medu! Nav medus, maz medus, tas ir tikai vienam. Šo man vārdi līdzās. Nav medus! Necieš! Nav mani! Nakti uz salas Nav mani, nav haņi! Un viņa jūrnieki pavadīja kopā ar lāču ģimeni. Sēžot pie Un uguns. jūs izdarājāt! Sabučojat viens otru! Tas ir scenārijā! Viņu ceļojumā pievienojās arī lāči. Visi laimīgi aizbrauc līdz salai un noglabāja. Kamēr galveno Latviju neizvaroja. Tad lāči Nifigā apēda себе. karali un I tu Facebookā Kas tas laikas? Manā lapā ir savā! Jā, cik teicējis? Teic? Teicēs, nosaka. Nu, lāči apēda karali un jūrniekus, ja medus bija beidzies. Ēdam! Ņam! Tāpēc viņam nosliekam. Итак, вопрос дрится. Nāko galvā! Ваш ответ, извините. Filmēt? Кто съел мед? Filmēt? Я съел. Я Я съел. Я съел. Jā, jūs tik tā smogā. Ты да не умничай, да? Король! А tu patiem Valo. Valdi, zini, kā es tev... А stāstu, ka mani filmē! Все сначала! Деньги на ветер! Sazinu! Vot tā jau vajag. Visas fotosūrīt. Kročāls, zini, kā es jau vajadzēs atcētos, pēc cipā ločām. Foto studija. Dūdīt man madu vai pū. Es tev pasūtīju vienīt lūdus jūrnieku. Pats par sevi viņu dūdu. Šitos fotosurijā Instagram. Stāstu, ka filmē, tā būs Kas? Tev mēs atjau. Jā. Vajadzēja vēl prietiks varbūt, ne? Давай, карай. Ай, пиздец не было. Все, больше кино не будет. Вися. Šitos mudakus jānofilmē. Visi dēli un dēli un pats